Vai vecā un nesiltinātā mājā var uzstādīt siltumsūkni? Jā, var, un ir principā divi veidi siltumsūkni, kurus var uzstādīt vecā mājā. Viens ir tātad gaisa siltumsūknis, kurš pūtīs silto gaisu no iekšas bloka, kas novietots pie sienas. Visbiežāk šādu siltumsūkni apvieno ar malkas centrālu apkuri. Attiecīgi brīžos, kad izkurās malka, tad un māja sāk atzist, piemēram, darba dienas laikā vai naktī, tad gaisa siltumsūknis pieslēdzās un sāk uzturēt nepieciešamo temperatūru telpās, lai jums atnākot mājās vai pamostoties no rīta, telpas nebūtu atzisušas pavisam, jūs atkal spētu, teiksim, iekurināt malku un turpināt uzturēt siltumu mājās. Un otrs veids jau ir pilnvērtīgs, teiksim, gaisa ūdens siltumsūknis, kas tiek jau saslēgts ar radiatoriem un pilnvērtīgi jau padod silto ūdeni jūsu radiatoros. Šeit gan ļoti būtiski ir izvēlēties piemērotu siltumsūkni, kurš spēj nodrošināt nepieciešamo temperatūru, jo vecā mājā noteikti radiatoros būs nepieciešams karstāks ūdens nekā jaunā siltinātā mājā, tātad tam būtu būtiski pievērst uzmanību, kā arī izvēlēties pareizes jaudas iekārti. Lai šo visu izdarītu, noteikti sazinieties ar mums, mēs palīdzēsim gan veikt aprēķinus par to, kāds siltumsūknis nepieciešams, kāds jums būs vispiemērotākais, tā kā zvaniet mums vai sūtiet e-pastu un mēs jums palīdzēsim.